Tā, čau, draugi, jūs Trop Studio kanālā, un mums ir šodien jauns video par ļoti interesantu mašīnu. Varbūt priekš jums jau notika, bet tūlītās notiks Pur Baltics Burnout Challenge. Un pie mums ir atbraukusi šāda smuka Mazda Miata. Viņi piedalīsies Exotic Cars izstādē. Un arī viena no es domāju, smukāk sapulēta arī šī ir. To es nezinu. Man vēl brilles vispār neko nesaka. Nu jā, es bez brillēm rīktīgi labi redzu, ka labāk par šo grūti būtu sapulēt. Tad jau ir, te būs smukākā krāsa. Jā, stabili. Varbūt kāds no jums ir redzējis, kad es biju podkastā pie Vītola, tad es tur visu sabaidīju to, ka es slānīšu cilvēkus, kam nebūs sapulēta mašīna, jo es tur esmu otro gadu pēc kārtas žūrijā. Un tad cilvēciņš man paklausīja, un tad mēs šogad sagatavosim šito mašīnu uz izstādi rīktīgi kārtīgi, tā, lai viņi tur spīd, viņai viss ir apstrādāts, sasmērēts, un viss ir kā vajag tieši, lai uz izstādi var redzēt, ka tai mašīnai pielikt roku. Auto ir viss pārkrāsots, kur jūs varat redzēt, ka viņam ir tāds ļoti interesants krāsojums, katru dienu tādu krāsu nepamanīs, bet viņai ir problēma ar to, ka nav nokrāsots super kvalitatīvu, un tagad mēs mēģināsim viņai iedot kaut kādu to dziļo spīdu, jo viss problēma ir tajā, kā tik nolakot mašīnu. Krāsa ir smuka, bet laka ir matēta, un viņa vispār baigi nespīd. Šajā video mēģināsim viņu tur pieslīpēt nedaudz vairāk, kaut kāds pamat defekts novākt, un iedosim to kārtīgo spīdu. Un pirms mēs sāksim pulēšanu, mēs viņu tagad kārtīgi samazgāsim, uztaisīsim viņai detalizēto mazgāšanu, un pēc tam mēs jau pievērsimies tam, kad izņemsim dziļos netīrumus no lakas, un pēc tam mēs jau sāksim viņu slīpēt, pulēt un mēģināt uztaisīt to laku tādu smuku spīdīgu. Laba pulēšana slēpjas aiz kvalitatīvas sagatavošanas darba procesam, tāpēc ir svarīgi kārtīgi auto nomazgāt, ielēnot pat mazākajās šķirbiņās, lai darba gaitā mums netraucē negaidīt netīrumu. Mēs esam uztaisījuši detalizētu mazgāšanu autiņam. Tagad mums ir jāatbrīvo laka no kaut kādiem dziļākiem gružiem, kurus nevar tik viegli atmazgāt. Mums ar to palīdzēs māls, plastelīns, klejbārs, sauciet viņu kā gribiet. Ko viņš dara? To, ka viņš ir diezgan lipīgs, ķipīgs. Mēs uzšļācam mūsu lubrikantu, un tad, kad mēs sākam braukāt pa virsbūvu, ja tur kaut kas ir ieēdies iekšā lakā, tad kopā ar mūsējo malu mēs vienkārši to visu izraujam ārā. Un tad mums jau ir perfekti tīra virsbūva, kas ir gatava pulēšanai. Tā, reku, mums ir problēma ar laku, to, ka viņa nav caurspīdīga. Uz viņu ir kaut kāda reku netīrumi, puteklīši lakā pašā. Tādas lietas mums viss būs pa smuko jāpievāc. Tās ir tādas mazās lietas, ko ne katrs pamanīs, bet kad viņas tur ir, tas ir jānovāc. Šeit cenšos saprast, kā pareizi pieiet šim lakas pārklājumam. Mēs jau esam pievākuši vairākus gruzīšus, kas ir uz lakas nesmukos. Kā mēs redzam, šeit viņi ir tiešām daudz, un vēl ir kaut kādi pavisam mazie, kurus es vienkārši neaiztiku. Kopumā varam pastīties uz lampu. Spīdums ir ļoti slikts, un šeit, kur mēs veicam kaut kādas darbības, šeit jau spīd diezgan kārtīgi, un laka ir tāda bišķī taisnāka un dzīvāka, un šeit atkal ir kaut kādas nesaprašanās. Es te roku tur, lai fokus kamerai, kas skatieties uz laku. Man liekas, ka ir diezgan liela atšķirība. Es nevaru saprast, vai kamerā var tās visas lietas redzēt un saprast, bet, atšķirība ir vienkārši milzīga. Tā kā spīduma ziņā tiešām nesalīdzināt. Esam sapulējis kapotu, viņš ir caurspīdīgs, smuks un spīdīgs. Vispār cits štēle. Kur piemēram, ja mēs runājam par struktūru, paskatieties, cik šeit ir rūpja lakas struktūra. Paskatieties uz garajām lampām, cik ļoti viņas ir necaurspīdīgas. Viss ir grubuļains. Nezinu, kā lai vēl vienkāršākos vārdos visu paskaidrot. Bet šeit nav nekas darīts, spīduma nav. Vienkārši salīdziniet kaut kā tas lampas stars izstarojās. Tas ir milzīgs čakars visu šito darīt, bet tas rezultāts izstāsta it kā būtu svaigi tā kā pārkrāsots.
Varat redzēt, cik daudz dažādas soļus prasa šī mazā detaļiņa. Iedomājieties, cik daudz laika prasa šādu procesu veikt visam auto. Lēnām tā bilde likās kopā, kā varētu izskatīties gala rezultāts, un tas mani motivēja darba gaitā. Redzot, kā pēc ieguldītā darba ir manāmi labāks rezultāts. Es jau esmu uztaisījis pāris detaļas, rezultāts ir smuks, mums ir sanākts sasniegt to spīdumu, kur mēs vēlamies. Ja jūs paskatāties uz šo bagažnieku, kur ir neuztaisīta detaļa, laka struktūra pretīgi, galīgi nespīd, aiziesim uz kapotu. Kur šeit mums ir pieņemsim kapots. Mēs redzam, ka viņš ir tāds manām līdzenāks, daudz spīdīgāks. Un laka struktūra arī tur ir kā pie cilvēkiem, kā vajag. Kur mums ir jumts, jūs varat pamanīt to, ka jumts ir daudz dažādākos punktiņos. Šī pulēšana, kur mēs tagad darām, tā ir krāsošanas korekcija. Tādas lietas mēs vispār nedrīkstam darīt. Tas ir jādara tam cilvēkam, kas krāsoja. Mēs šo auto nekrāsojām. Bet tā kā čalis brauc uz izstādi, kurā es pats piedalos, un man arī šitā mašīna liekas tāda interesanta, es bišķi pievēru acis uz visu šito padarīšanu. Un tad no briesmīgas krāsošanas mēģinam izspiest maksimumu, ko var. Kopumā jūs varat paskatīties, cik te viens maziņš pleķīts ir un cik te ir daudz visādi noslīpēti tā kā punktiņi. Tie visi visādi puteklīši un defekti, kas ir salidojuši, un mēs viņus vienkārši mēģinām noslēpt un maksimāli paslēpt un uztaisīt virsmu pēc iespējas līdzināk tā, lai ir tā kā no rūpnīcas. Nu skaidrs, ka šis nav no rūpnīcas, bet viņš vismaz spīdēs un tā virsma būs gludāk, spīdīgāk un nebūs tāds ķapļap darbs, savādāk mašīna ir reta. Krāsi krūt, nokrāsots ir briesmīgi, un tad bišķi tas neliekās visu kopā. Viss šis iet ļoti ilgi. Ļoti ilgi. Tāpēc, ka pat pulēšana jau aizņem daudz laika, bet visu tos gružus saslīpēt, pēc tam vēl visu to virsmu noslīpēt, pēc tam to visu nopulēt, lai spīd, ir vēl atsevišķi čakars. Paralēli tam, ka mēs močījām miedz pulēšanu, mums ir rekur viens salona detailings, te vēl viens šitas auto arī tiks pulēts. Es jums gribu parādīt interesantu piemēru. Rekur bija nolīmēts kapots ar plēvi, un viņš tika nolīmēts kaut kāds 3 gadus apakaļ, un mašīna laikam daudz stāvējusi saulē, vai tā plēva pa ilgi nostājusi vai kaut kas, bet bišķīt viss ir piecepies, un tagad mums ir šitāds līmes slāns uz virsbūs, un mums tas viss jādabū nost. Un tas galvenais tik vienkārši nost neiet. Pirmkārt, tas vienkārši neiet nost, otrkārt, tā, kad tu to līmi beidzot dabū nost, it kā viņi nāk, viņi tur ir tādā kārtā, te rekur var apskatīties vienkārši šitādā. Un tas nemaz viss tik vienkārši nenāk nost, tas ir pēc kāds čakars. Gribēju pateikt, ka ne tikai pulēšanas darbi ir, bet tas, ka vēl viss kaut kas te notiek. Really think I'm seeing things. Read the line in between.
smell a light, I gotta speed up. Get home to a cold shower, need that pronto. Look like a rave at the condo. Heck of a night in Toronto. She said, boy, you in Morocco. Pearl white mention in the top gold. Fill up my cup with the pop, whoa. High off life in the spot, though. Running at the visa, really talking to a real life Mona Lisa. Jesus pieces hanging off the fleecer. So much going on, it's hard to focus on the features. Pienākus jauna diena, vakar pabeidzu pulēt šito burvīgo mašīnu. Es viņu pulēju līdz vēlai nakts stundai, un ka es to saku līdz vēlai nakts stundai, tas nozīmē līdz vēlai nakts stundai. Pabeidzu visu, sapulēju, saslīpējām, ko vajadzēja saslīpēt. Es vienmēr saku vispār cits skats, bet šoreiz ir pilnīgi cits skats, jo šādu vispār procesu, tādu pamatīgu slīpēšanu auto es vispār taisīju kādu pirmo, otro reizi. Kroši baigi daudz es tā neesmu darījis. Viņa sākumā bija matēta, nespīdīgi, briesmīgi nokrāsot, un tagad reāli ir čotki, ir tā kā vajag, un man ir šausmīgs lepnums par to, ko es esmu izdarījis, jo darba apjoms ir liels. Izdarīts ir ļoti labi, un man tiešām prieks, ka es nenobijos no tā darba. Šodien mēs viņai jau uzliksim aizsargu pārklājumu uz stikliem, uz pašu virsbūvu uzliksim keramiku. Tad kaut kādas mazās lietiņas jau pieslaucīsim, un tad būs viss tā kā tā. Novēliet man daudz spēka ar šo auto. Pabeidzām mēs šo skaisto Mazdu un iedām viņai jaunu spīdumu. Varbūt video neredzēja tik liela atšķirība, bet dzīvē tā atšķirība bija ļoti manāma. Pavisam cits skats. Izskatījās it kā auto būtu atkal svaigi pārkrāsots. Šis bija sarežģīts darbs, ar kuru ļoti lepojos. Ja tev patīk šis video par Mazdu, spied laiku un abonē kanālu. Ar jums bija Rob Studio. Čau!